spēlēties ar uguni. Jā. Jā, tik tiešām es skatos, ka viss tagad strādā, un es gribētu mazliet pastāstīt par šo, tā man prezentācija būs ļoti īsa, saprotam iemeslu dēļ. Es gribētu te tādu eksperimentu veikt. Francijā tagad ir jauns likums, un te viss ir rakstīts par šo likumu, tātad par ēkām ar pozitīvu enerģiju un zemu siltumnīcas gāzes emisiju. Šis likums ir pavisam jauns. Tas ir, mēs to saucam par zaļās mājas likumu, un es gribētu parādīt dažus jautājumus, kas varbūt ir raksturīgi šim. Es esmu parādījuši dažus šo to, kas tajā likumā ir, bet tas nav mans prezentācijas galvenais mērķis. Tāpēc es gribētu teikt, ka Francijā pāriet uz to, ka Francijā ir tik daudz likumu un noteikumu, ka tos ir pat ļoti grūti piemērot. Tāpēc mēs mēģinājām regulēt šo likumu plūsmu, tā, lai mēs šos likumus vispār varētu izmantot un ieviest. Un tad mēs ieviesām kaut ko tādu, kas ir mūsu ieguldījums, un tie ir mūsu atzinumi. Un šie atzinumi, ko sniedz Francijas būvniecības padome, ir par jaunajiem likumiem un noteikumiem, kas iznāk. Ministrija, protams, var tos pieņemt vai nepieņemt, bet mēs tomēr uzskatām sevi kā tādu konsultatīvu grupu, kas sniedz savus atzinumus par jaunajiem noteikumiem un likumiem, kas nepārtraukti mums tiek izdoti. Un mēs uzskatām, ka mēs tad, ja mēs jūtam, ka šie norādījumi likumi ir pārāk sarežģīti, tad mēs parasti sakam tā, ka mēs gribētu paeksperimentēt. Un ja mūsu eksperimenta rezultāts tomēr parāda, ka šie noteikumi nedarbojas vai apgrūtina darbu, tādā gadījumā mēs ierosinām, ka šie noteikumi nevajadzētu viņiem tik pieņemtiem. Tad mēs nevis kaut ko sapņojam un domājam, bet mēs mēģinam eksperimentēt un saprast, kas strādā un kas nestrādā. Tas ir vēl viens veids, kā iesaistīt cilvēkus noteikumu gan izstrādāšanā, gan arī īstenošanā. Un šis memorands, kas ir pieņemts Latvijā, varbūt arī ir viens no veidiem, kā šādu stratēģiju ieviest. Mums ļoti tad patīk šī doma par eksperimentēšanu, un mēs gribam paeksperimentēt, lai saprastu, kā mūsu jaunie noteikumi ļaus izvērtēt, varēs tikt izvērtēti. Un tad, protams, ka mēs gribētu tomēr būt pozitīvi un optimistiski skatīties uz jaunajām lietām, mazināt skepsi procesā, un es gribētu parādīt, kā mēs to darām. Kā mēs varētu pozitīvi uztvert visu šos noteikumu gūzmu, kas veļas mums pāri. Tad, ja mēs saprotam, ka patiesībā tas nemaz nav tik viegli un jautri, tad mēs izveidojam tādu cilvēku grupu, kas katru gadu organizē sacensības, konkursu, varētu teikt. Šis konkurss attiecas uz esošajām ēkām, īpaši biroja ēkām, lai parādītu, ka tas var samazināt enerģijas patēriņu ar tādiem minimāliem ieguldījumiem. Šis
ir liels izaicinājums, un mēs uzraugām, kā viss tas notiek, jo, protams, tas ir atkarīgs arī no laika apstākļiem, un kad šī ēka ir uzcelta. Bet mēs gribam tomēr saprast, kādi ir šie gala cipari par energo patēriņa samazināšanu ar minimāliem ieguldījumiem. Šeit ir tāds vārds, kas ir manā prezentācijā minēts, mistigri. Mēs gribētu parādīt, ka šeit iet runa par uzvedības maiņu. Uzvedības maiņa ir būtiska energoefektivitātes paaugstināšanai. Mēs varam būvēt, cik vien labi mēs vēlamies, un aprīkot ēkas arī, cik vien labi mēs vēlamies, bet beigās viss ir atkarīgs no cilvēku uzvedības. Un tāpēc apmācību organizēšanai ir ļoti liela loma. Šeit ir tāds kaķīts, franču valodā to sauc mistigri. Tas ir tāds melns kaķis, un melni kaķi mums nevienmēr patīk, jo nevienmēr tie nes laimi. Bet šis kaķis ir simbols, tāds, kas norāda uz energoefektivitāti, uz enerģijas šķērdēšanu. Un tātad katrs office, kuram ir atstāts dators ieslēgts uz nakti, saņem šādu kaķa zīmi uz durvīm. Un tad mēs redzam, kā šis konkurss ir beidzies šajā gadā. Tātad mēs redzam, ka tās grupas, kas ir ļoti varbūt interesētas enerģijas taupīšanā, un tās ir office ēkas ar 2500 līdz 5000 un 2005, līdz 5000 kvadrātmetriem, tās iegūs 25% ietaupījumu no šī konkursa. Skolas un universitātes tās tikai 10%. Un tiešām ir ļoti svarīgi, lai cilvēki, kas būtu ieinteresēti un kaut kā motivēti šo enerģijas patēriņu samazināt. Un tad šis mazais kaķīts, melnais kaķīts, kas norāda, ka kaut kas ir atstāts ieslēgts, var